Ziemassvētku laiks nav iedomājams bez teiksmainajiem rūķiem, un šādus rūķus, kā izrādās, var pagatavot te ik viens. Vien vajadzīga pacietība, iedvesma un rūķu meistara vietas padoms. Tas nekas, ka vīlītis, tas taču tik stilīgi. Radošs, aizraujošs process, kas liek pabūt mirklī kopā ar sevi. Un tad, kad es aizvedīšu šo rūķi mājās, man būs nenormāli liels prieks skatīties, ka tas ir mans darinājums. Patiesībā mums ļoti atviegloja meitenes darbu, jo mums jau sagatavs bija sagatavotas. Ja būtu jāšuj pašām viss un jāgriež, tad tā būtu visa diena. Bet šodien mums tas process ir saīsnāts un mums ļoti ātri ir izdevies tikties ar rūķi. Un Ziemassvētku noskaņa, diena šodien atnāca. Teikšu godīgi, kad mēs ļoti perfekti esam izstrādājušas rūķa šūšanas iemaņas līdz tādam līmenim, ka varam veidot meistarklases. Un šāda meistarklase šoreiz notika Madonas pusē, Jaunkalsnavā, kur Gulbenes rūķu meistares Evita Zālīte un Daiga Blēkša dalījās savā pieredzē, kas krāta jau vairāku gadu garumā. Gadi 4 atpakaļ, kad parādījās visos veikalos rūķi, sāka parādīties. Mēs sapratām ar Daigu, ka tas nebūs mūsu veikala rūķis, tas būs mūsu paša veidotais rūķis. Mēs gribējām skolā, protams, rūķis, un paskatoties, ka tas lielais rūķis maksā tuvu 100, sapratām, skolai naudas nav. Mēs varam ar savām čaklējām rociņām. Jā. Tā 4 gadu laikā tapuši daudz un dažādi rūķi no 20 centimetriem līdz pat 1,20 m augumā, to darināšanā izmantojot dažādus materiālus un stilus. Pēdējā laikā šī ir top aktualitāte. Es gan jau ar šādiem te podiņu zaķiem, rūķiem, nomainot jebkādu citu galviņu, 20 gadu garumā esmu ieprecējusi daudzus. Šis ir pats mazākais rūķīts. Šeit tiek izmantots materiāls vīriešu zeķe. Viņa tiek sadalīta 4 daļiņās un sanāk rūķītis. Tie lielie rūķi nāk uz koka statīva, tur ir jāzāģē no dēļiem, no finiera, vajag skrūves, vajag leņķus. Protams, arī materiāla vairāk aiziet. Vai 20 cm vai 1,20 m. Mēs dodam materiāliem otro iespēju, jeb otro elpu, jeb otro dzīvi. Protams, nav noslēpums, iegādājamies humānajās un, protams, arī pašas savos krājumos atrodam un draugi un paziņas zina, ka mēs šujam. Kad jautāja meistarēm, cik tad rūķi pa šiem gadiem uztapuši, viņas kautrīgi smaida un pašas mazliet samezlojas skaitā. Es savus varbūt varu saskaitīt, nezinu, 20, pišķiņi, plus mīnus, var vairāk, bet ne, Ritai, man liekas 100 pāri. Nē, 100 pāri. Taču, kā izrādās, rūķi ir tikai neliela daļa no visa, kas šajos gados ir tapis, un kā atzīst Evita, sašūto mantu skaits caur šiem 30 gadiem visnotaļ ir mērāms tūkstošos. Šojām visu, ko vien varam sašūt. Tieši rotaļlietas es šoju 30 gadu garumā. Sākās ar dzīvnieciņiem. Tad pēc kaut kādiem 15, 20 gadiem studējot Latvijas universitātē sapazinos ar kursabiedrini, kura teica, vajag arī lelles šūt. Un tad bija posms leļu, un es arī joprojām uz pasūtījumiem šoju lelles. Šoju arī Latvijā, manuprāt, vienīgā anatomiskās lelles. To pasūta psihologi, jeb sociālie dienesti, lai izpētītu vardarbībā cietušos bērnus. Atbildi uz daudziem tik interesējošo jautājumu, kāpēc rūķiem lielākoties nav acu, arī šoreiz īsti neguvām, taču guvām pārliecību, ka abas meistares savu darbu dara patiešām no sirds. Pirmkārt jau cilvēcība, mēs nākam ar tādu deksmi, mēs neslēpjam savu meistarību, mēs dodam cilvēkiem to izjust, sajust. Pašām patīk tas, ko mēs darām. Skolotāji ir cilvēki, mums vajag to burziņu, tusiņu būt cilvēkos, darboties. Mēs nemākam bez. Tagad jau ir interese jau ne tikai par rūķiem, mēs jau plānojam jau lieldienu zaķus. Sandra Zariņa, Inders Krieviņš, RTV.